Sveiki! Mūzikas Billboard čārtu topos pēdējos gados arvien vairāk parādās apšaubām vērtējami swag-reperu skaņdarbi ar lipīgiem piedziedājumiem, kuru mūzikas video YouTube gūst pat vairākus miljardus skatījumu. Šīs dziesmas satura ziņā parasti nenes nekādu vēstījumu un bieži tajos tiek atkārtot vien un tie paši vārdi un frāzes. Vai mūsdienu jaunatnē vienkārši patīk catchy piedziedājumi, vai arī mūzikas gaumu diktē ietekmīgas personas no mūzikas industrijas, tādējādi mākslīgi radot baru instinktu. Par to uzzināsiet šajā video. Pastāstīšu par konspirāciju teoriju, kas ir patiesa un balstīta uz faktiem, proti, kā jaunie hip-hop ārtisti kā Lil Pump un citi straujos tempos kļūst nereāli populāri mūsdienu sociālo tīklu ērā, kad dominē laiki un abonenti. Šoreiz salīdzinājumam ņemsim izpildītāju Lil Pump un stāstu par to, kā viņš kļūst slavens. Es izvēlējos stāstīt tieši par viņu, jo pamanīju, ka viņa jaunā dziesma Latvijas YouTube trendos ilgu laiku atradās pirmajā vietā. Viņš slavens kļuva jau 16 gadu vecumā, ievietojot savus dziesmas SoundCloud un uztaisot savu pirmo klipu. Tad viņu ieraudzīja cilvēki no mūzikas industrijas. Par cik Lil Pump ir trendos pat Latvijas YouTubā, tad viņa daļradi īsti nav vērts raksturot. Vienīgi to, ka viņa dziesmām nekad nav sakarīgs stāstījums un vienmēr dominē catchy piedziedājums, kas principā atkārtojās uz riņķi. Pirms apmēram gada pusotra topos bija pavisam cita veida repa mūzika. Interesanti, kas tad īsti mainījies šajā laikā? Vai varbūt tomēr šī jaunā moda mums tiek uzspiest? Par to pastāstīšu turpinājumā. Ir kāda persona ar pseidonīmu Dooney Battle, kurš ir aģentūras The White Global dibinātājs. Šīs kompānijas mājaslapā tiek apgalvots, ka tai ir ietekme uz internetu, proti tās darbības funkcijās ir sekot jaunajām aktivitātēm sociālajos tīklos un, balstoties uz to, radīt jaunus trendus. Kompānijas sastāvā darbojās mūziķi, producenti, masu mēdīji, ierakstu leibli un mūzikas izdevniecības. Tomēr konkrēti vārdu un nosaukumi nav zināmi. Tie ir tā saucamie mūzikas masoni, jeb, lai skanētu baisāk, mūzikas Illuminati. Aģentūras producentu uzdevums ir internetā meklēt potenciālo sociālo tīklu jaunās zvaigznes, kas nākotnē, pateicoties aģentūrai, dominēs čārtos. Tieši šādā veidā tika atrasts Lil Pump. Producentam iepatikās šī nepilngadīgā repera izskats un stils. Visvairāk acīs krita viņa frizūra un provokatīvā uzvedība klipā. Laikā, kad producenti izvēlējās tieši viņu, Lil Pumpam nebija pat 100 000 abonenti, un tas ir summējot kopā visus viņa sociālo tīklu profilus. Tika uzsākts pārunas, kam sekoja tālākā sadarbība. Šīs kompānijas sastāvā ir populārākie repa mūziķi, kuri spējīgi ietekmēt sabiedrības viedokli, bet konkrēti vārdi ir paturēti slepenībā. Kas gan ir šī slepenā organizācija? To varētu pat nosaukt par slepeno mūzikas valdību, kuras viedoklim ir liels svars un tajā ieklausās miljoniem cilvēku. Šī mūzikas valdība uzsāka aktīvu Lil Pump izvirzīšanu top augšgalā, kas izpaudās ļoti gudri, jo pēkšņi rinda ar izpildītājiem un hip-hop saitiem sociālajos tīklos sāk slavēt Lil Pumpu, prognozējot viņam spožu nākotni un topu virsotnes. Tas savukārt radīja pūļa efektu, kam panesās līdzi ļoti daudzi. Tāpat katram jaunajam video tika uzbūstoti skatījumi un laiki. Viņa producents Dooney Battle ir tik ietekmīgs, ka dažādās populārās mājaslapās norganizēja rekomendāciju publikāciju par Lil Pump, kā arī sociālajos tīklos Instagram un Snapchat popularizēja Lil Pump meme. Let's get it! Let's get it! Let's get it! Let's get it! Kas arī veiksmīgi nostrādāja. Tā kā mūsdienās liela daļa seko jaunākajiem trendiem un skatījumu skaitam zem video, šāda tipa cilvēkiem ir svarīgi klausīties nevis to, kas tiem patīk, bet gan to, kas ir populārs. Tie man personīgi atgādina tā saucamos hipsterus, kuri seko jaunāko tehnoloģiju attīstībai, lieto iPhones un klausās Eiropas hītu radio. Kaut arī līdzās Lil Pump popularitāti SoundCloud iemantoja arī citi jauni reperi, tomēr aģentūras mājaslapā redzams tikai viņa vārds. Tādējādi izveidojās situācija, ka mūzikas tirgus ieņem monopolu, neļaujot tajā tikt iekšā citiem jauniem māksliniekiem. 90. gados un 2000. gadu sākumā šāda parādība notika popmūzikā, bet tā kā reps šobrīd ir žanrs numur 1, tad visas vecās metodas tika pārņemtas un izmantotas repa mūzikas tirgū.
jāsacina, ka ASV mūzikas industrijā jebkurš izpildītājs, kuram paveicies un to pamanījusi mūzikas vadība, tiek maksimāli promotots un bīdīts uz augšu ar visiem līdzekļiem, lai sasniegtu topu virsotnes. Tālāk jau viss notiek ķēdes reakcijā, un liela daļa klausītāju sāk fanot par šo izpildītāju, jo tā videoklipi ir trenda augšgalā ar nereāli daudz skatījumiem. Kopējais secinājums ir tāds, ka, lai kļūtu slavens un bagāts reperis Amerikā, izskatās, ka tev pietiek tikai mācēt repot, izskatīties neordināri, un tad, iespējams, tev pamanīs lielie vīri no mūzikas industrijas. Neaizmirsiet atstāt komentāru zem šī video. Visu labu!